Sveicināti, investoru kluba abonementi un visi pārējie interesanti. Mans vārds ir Jānis Šķupelis, un es esmu investoru kluba galvenais redaktors. Jāsaka, ka man ir ļoti liels prieks paziņot, ka mēs esam atgriezušies ar investīciju spēli, ar tās otro sezonu, kuru rīkojam sadarbībā ar SEB banku un Nasdaq Latvija. Un šajā video būs par to, kas tas vispār ir par zvēru. Jāsaka, ka tā ir spēle. Spēles sākumā jums tiks iedotas 10 000 virtuālās valūtas vienības eiro, kurus tad jums būs jāizvieto akciju tirgū, un spēles mērķis beigās ir panākt to, lai jūsu šis ieguldījumu kopums ir pats lielākais un vērtīgākais. Attiecīgi jums būs iespēja nonākt pie ļoti vērtīgām balvām. Dalība spēlē ir par brīvu, tā kā es iesaku visiem to pamēģināt. Un jā, es varētu arī pastāstīt par spēli, es padalīšos te ar savu ekrānu, lai jūs ienāktu iekšā šajā spēlē, un ja jūs esat investoru kluba abonements, jūs varat uzspiest te augšā uz investīciju spēli. Savukārt, ja jūs neesat abonements, jūs varat vienkārši rakstīt investīciju spēle.lv un jums vajadzētu nonākt šajā pašā vietā. Jā, droši vien vispirms jāizmet āķis jau par tām manas pieminētajām balvām. Tās patiešām ir ievērojams, ņemot vērā, ka dalība spēlē ir par brīvu, lielā balva. Ja jūs šajā spēlē uzvarēsiet, ir 5000 eiro un iespēja apmeklēt Ņujorku, kur šo balvu būs sarūpējusi Nasdaq Rīga birža. Jāsaka, arī otrajai vietai balva nav slikta, tie ir 2500 eiro un investoru klubā premium gada abonents. Savukārt trešā vieta tiks pie 1000 eiro un investoru kluba premium gada abonementa. Īstenībā, ieejot šajā teiksim, investīciju spēles mājaslapā, jūs paši varat lieliski izlasīt visu nepieciešamo informāciju, kā šī spēle darbojās, ko arī iesaku, protams, izdarīt. Īsumā, jā, tie ir, sākumā jums ir 10 000 eiro, kurus jūs varēsiet izvietot Baltijas, Skandināvijas un ASV biržās. Un kas vēl būtiski, atcerieties par termiņiem. Jā, spēle ilgs no 1. aprīļa līdz 29. maijam. Tomēr, lai jūs reģistrētos cīņā par šīm te lielajām balvām, jūsu reģistrācijai spēlē jānotiek ir līdz 30. aprīlim. Bet spēles reģistrācija kā tāda ir jau atvērta no 16. marta. Kā spēlēt šo spēli? Jā, teiksim tā, jums būs jāveido savs portfelis, kur jūs varēsiet izvēlēties no Baltijas biržas uzņēmumu akcijām, ASV S&P 500 uzņēmumu akcijām, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Dānijas uzņēmumu, publiski kotēto uzņēmumu akcijām. Es arī parādīšu, kā tas izskatās iekš spēles. Esmu jau reģistrējies, un tad man atliek tikai spiest ienāk. Jāsaka, ka es atceros savu paroli. Laikam tas tomēr bija veiksmīgi. Jā, viens portfels man jau ir tā uz ātro izveidots, bet, lai jūs sāktu spēlēt, jums jāspiež šeit uz plusiņa, kur arī visa maģija var sākt notikt. Ir opcija, kad jums vienkārši randomā izvēlās visu jūsu šo te ieguldījumu portfeli jūsu vietā sistēma, bet, jā, tā kā tas arī var būt variants, viņa izvietos visu šīs te akcijas random 5 uzņēmumu vērtspapīros, kur tad jācer, ka jums nesīs šo te veiksmi. Bet jūs pats varat skatīties, ko atlasīt,
un tad veidot savu šo te, tā teikt, akciju ieguldījumu portfeli. Piemēram, te jāspiež ir uz pievienot, un tad, arī ir šis te akciju saraksts, no kura jūs te varēsiet izvēlēties. Kā jūs redzat, šeit ir ļoti daudzi uzņēmumi, 631 kopumā, no kuriem tad jūs varēsiet izveidot savu, cerams, ka pirmās vietas ieguvēju. Tātad šeit ir jāspiež šis te uzņēmums, ko jūs izvēlējāt. Kopumā ir jāatlasa kā minimums 5 akcijas, bet jūs varat atlasīt arī maksimums 20 akcijas. Un jāizvēlās īpatsvars no savas naudas, ko jūs iegūdat šajā konkrētā uzņēmumā akcijā. Maksimums tie būs 25% no visas jūsu naudas. Tad jums atliek tikai ierakstīt portfeļā nosaukumu. Pirms tam droši vien arī jums jāieraksta savu vārdu, ne obligāti īsto vārdu, bet jūs varat ierakstīt, teiksim, savu niku, ja? Un tad, jums ir izveidots attiecīgi šis te portfelis, un jūs esat jau sacensībā. Jāsaka, ka jums portfelis ir izveidots, jums nav tur ar to arī jāapstājās, jūs varēsiet, nospiežot pārvaldīt portfeli, viņu mainīt. Teiksim, jūs varēsiet samazināt vai palielināt kādas akcijas pozīciju, vai arī pilnībā viņu pārdot, bet, vienmēr jūsu portfelī ir jābūt vismaz 5 akcijām. Bet tas īpatsvars var būt, teiksim, dažāds. Vienai var būt 5%, otrai var būt krietni vairāk. Tos visus noteikumus jūs varēsiet izlasīt paši, un arī īstenībā sistēmai vajadzētu strādāt tā, ka viņa jums atļauj to portfeli izveidot tikai tā, lai viņš atbilst noteikumiem. Kas vēl ir interesanti? Jā, investoru kluba abonementiem ir neliela priekšrocība, jo investoru kluba abonementi, atšķirībā no tiem, kas spēlē piedalīsies nekā abonementi, varēs izveidot 2 šos te ieguldījumu portfeļus. Tādējādi krietni palielinot savu iespējamību uzvarēt šajā spēlē. Kas vēl ir interesanti? Jūs varēsiet papētīt, un ir arī līderu saraksts būs šajā spēlē visu laiku apskatāms, kur jūs varēsiet, tā teikt, pastolkot, papētīt, kas tad šiem te varbūt veiksmīgāko vai vienkārši cilvēkiem, kuri jūs interesē, kas tad viņu šiem te ieguldījumu portfeļiem, šīm te lācītīm ir vēderā. Un tad mēs varam, piemēram, uzspiest uz kādu šo te portfeli un paskatīties, kādas akcijas viņi ir iegādājušies. Jā, šis izskatās, cilvēks liek likmi uz naftas industrijas veikumu. Un arī jums te zemāk būs pieeja pie ziņām, kuras tiks rakstītas gan par spēli, gan, teiksim, arī varbūt citi investoriem noderīgi jaunumi tie būs. Tad, vēl viena būtiska lieta, es atcerējos, vēl jūs varēsiet veidot savas līgas. Pagaidām te ir investoru klubu oficiālā līga, kas arī būs tā līga, kur piedalīsies visi par balvām, bet jūs varēsiet veidot, un te jau ir pietiekami daudz jau izveidotas, savas līgas, kur jūs varēsiet piedalīties vai nu savu ģimeni vai savā darba vietā, katrā ziņā veidot savas šīs te minimālās sacensības ierobežotāku grupu ietvaros. Jā, tas var būt darba biedrs, vienkārši draugu kopums, un tad jūs varat arī izdarīt, teiksim, sacensties, kurš no jums būs šis te veiksmīgākais investors šajā te laika periodā. Jā,
Nu, tas īsumā arī ir viss. Cerams, ka jums kļuva varbūt nedaudz skaidrāk. Tiekamies spēlē. Es pats, diemžēl, nevarēšu piedalīties sacensībā par balvām, par cik es esmu investoru kluba darbinieks. Jāsaka, ka vispār ir interesanti, kā jūs varat pieiet šīm te portfeļu veidošanai. Viens ir tas, ka jūs varat veidot varbūt patiešām kādu krietni jēdzīgu investīciju portfeli, atlasīt sev, teiksim, kādas interesējošu uzņēmumu akcijas, veidot sabalansētus ieguldījumus, teiksim, ar 20 uzņēmumu vērtspapīriem un skatīties, kā tad viņiem klājas. Nu, otrs variants ir mēģināt šaut uz zvaigznēm, veidot pilnīgi traku ieguldījumu portfeli ar kaut kādu ļoti šauru tēmu un cerēt, ka tā šī te aprīļa līdz maija beigu periodā šī tēma un šīs akcijas arī izšaus. Iepriekšējā reizē jāsaka, ka visam pogas izgrieza ieguldījumi mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumu akcijās. Vai tas tā būs šoreiz? Jautājums paliek atklāts. Nu, jā, arī man, es pagaidām vēl savus portfeļus īsti nesu, jāsaka, kā ir izveidojis, un arī man būs jāpadomā, kā šai spēlē īsti pieslieties. Varbūt man publiski negribētos zaudēt tīri daudz naudas, no otras puses, varbūt šis ir īstais laiks eksperimentēt, un jo tieši tā var būt, nu, teiksim, arī var nonākt pie šīs te lielākās atdevas šādā te īsā termiņā. Jāatcerās, ka tā ir spēle, un jā, tiksimies tajā. Veiksmi!